Protams, ka ir ļoti tuvu manam ikdienas darbam, un vienmēr savā darbā visus šos gadus esmu skaidri paudusi, nebaidoties ne no viena, par to, ka es atbalstu vienādas tiesības, vienādas iespējas visiem. Pirms mēneša Eiropas padomē plašas debatas izraisīja Šveices deputāta Grossa ziņojums par diskrimināciju, kas saistīta ar seksuālo orientāciju un dzimumu identitāti. Jau 2008. gadā Eiropas padome ministru komiteju aicināja Eiropas padomes dalībvalstis apkarot jebkura veida diskrimināciju saistītu ar seksuālo orientāciju, tādējādi nodrošinot cilvēktiesības lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem un transseksuāliem cilvēkiem. Diemžēl šīs rekomendācijas nav izdevies pilnībā izpildīt. Arī Latvijā joprojām dzirdam naida pilnas runas un aizspriedumus. Ministru komiteja apkopoja arī Eiropas starptautiskās cilvēku tiesības tiesas spriedumus lietās, kuri visos gadījumos bija saistīti ar diskrimināciju seksuālas orientācijas dēļ, un tiesa sniedz atzinumu, ka visi šie gadījumi ir pretrunā ar cilvēku tiesību konvenciju. Atgriežoties pie viedokļa veidošanas sabiedrībā, gribu uzsvērt politiķu un reliģisko līderu publiskās runas. Katram ir tiesības izteikt viedokli, un tā ir runas brīvība, tā ir vārda brīvība. Taču šai brīvībai ir jābūt samērīgai un atbildīgai. Un nevar neviena runas brīvība dot tiesības diskriminēt sabiedrības daļu. Līdz ar to tieši šis samērības princips, runājot par cilvēktiesībām un vārda brīvību, ir tā robeža šķirtne, tas punkts, kas nosaka to, ko mēs sakam un paužam kā savu viedokli. Nav ne uzskatu, ne viedokļu. Mēs nezinām, kas ir diskriminācija, jo visas apkārtējās norises uztveram kā dabīgas un pašsaprotams. Uzskati veidojas ģimenē un uzskati veidojas sabiedrībā. Bieži vien kā nosacītu pareizu un pašsaprotam, mēs pieņemam vairākuma viedokļu. Dažreiz mums pietrūkst informācijas, dažreiz pietrūkst izpratnes, bet visbiežāk mums vienkārši ir vieglāk peldēt pa straumi, jo pretstraumi un paust cita veida uzskatus nav viegli un kādēļ sev apgrūtināt. Sevišķi spēcīgi ietekmi, protams, veido populāru cilvēku paustās idejas, jo ar šiem cilvēkiem mēs katrs vēlamies identificēties. Mēs izvēlamies to, kam mēs vēlamies būt līdzīgi. Un ja šis cilvēks pauž neiecietību, ja šis cilvēks pauž savus uzskatus, kas neveicina demokrātiju, diemžēl šī ietekme, kā iemests akmens ūdenī, veido apļus, tāpat šī ietekme veido tālāk sabiedrību. Otro pusi, nevis uz homoseksualitāti, bet uz pašu homofobiju, profesors Kons jau viņa pieminēja, kas viņa tāda ir, jo ja mēs viņu nesapratīsim, mums būs grūti ar viņu cīnīties. Good morning. Labrīt. It will be easier for me to explain myself in Latvian. But again, I want to say my gratitude to Professor Kohn, and so your lecture will influence mine too. Jo tagad es pārējuši latviešu valodu. Es faktiski līdz brīdim, kamēr šeit atnācis, es tagad mēģināju domāt, kā tik plaši iedzieni kā homofobija, mēģināt par to pastāstīt ļoti īsā laika posmā, un es sapratu vienu, ka viss, ko es par to gribētu pateikt, es noteikti pateikt nevarēšu. Homofobijas aspekts, kas ir saistīts ar maskulinitātes standartiem. Ka šis varētu būt tas homofobijas aspekts, par ko es arī šodien varētu visvairāk pastāstīt. Mēģināšu pastāstīt par to priekšstatu, kas man ir radies par šo fenomenu, strādājot savu darbu kā psihoterapeitam un mēģinot cilvēkiem palīdzēt saprast savu seksualitāti. Gan tiekoties ar cilvēkiem individuāli runājot par viņu seksuālo dzīvi, gan darot to darbu, ko profesors Kohns pieminēja, braukājot apkārt pa skolām un runājot ar jauniešiem par seksualitāti kopumā.
Man ir radusies pārliecība, ka homofobija ir fenomens, kas ļoti daudz iespaido ne tikai homoseksuālu cilvēku dzīvi, bet arī heteroseksuālu cilvēku seksuālo dzīvi, attieksmi pret savu seksualitāti un seksuālās brīvības robežas. Atgādināšu tās pāris pamatpatiesības par homofobiju, kuras, es domāju, visiem ir vairāk vai mazāk zināmas, bet jebkurā gadījumā homofobija tātad vispirmām kārtām ir jēdziens, kas apzīmē visai plašu diapazonu negatīvai attieksmei pret homoseksualitāti, homoseksuāli orientētiem cilvēkiem vai cilvēkus, kurus mēs iedomājamies kā homoseksuāli orientētus. Es teiktu, ka ļoti bieži, sevišķi jauniešu vidē, jautājums par homofobiju attiecas gandrīz vai uz jebkuru. Un ir jautājums, kas ir tas uzvedības modelis, pie kā puisim ir jāturas, lai Dievu dēļ neviens viņu nenoturētu par homoseksuālu. Un tātad tas diapazons, kas attiecas uz negatīvu attieksmi pret homoseksualitāti, viņš varētu ietvert sevi gan antipātijas, gan necieņu, gan aizspriedumus, un visbeidzot to varētu apzīmēt arī par irracionālām bailēm. Klasifikācijā homofobiju parasti izvērtē kā trīs smaguma pakāpēs, kā smaga homofobija, vidēji smaga un viegla, kuras smagas homofobijas gadījumā būtu runa par faktiski jau bailēm, kuras ir uz paranojas līmeņa, kas ir saistītas ar dažādu grēku un problēmu pierakstīšanu homoseksuāliem cilvēkiem. Reāli smagas pakāpes homofobija var novest pie reāli agresīviem aktiem un agresīviem aktiem gan sociālā līmenī, gan arī tīri fiziskiem uzbrukumiem homoseksuāliem cilvēkiem vai kādu, kur mēs uzskatām par homoseksuālu. Vidēji smagas homofobijas gadījumā, principā, tie ir cilvēki, kas neslēpj savas antipātijas pret homoseksualitāti, aktīvi to nepauž. Bet situācijā, kad viņiem iznāk saskarties, vai nu tā ir diskusija, vai tā ir saruna, vai tā ir sociāla situācija, kur iznāk saskarties ar homoseksuāliem cilvēkiem, vai cilvēkiem, kas aizstāv homoseksuālu cilvēku tiesības, tad faktiski vidēji smagas homofobijas gadījumā var sagaidīt uz šī cilvēka pretreakciju. Un principā es padomāju, ka viens klasisks piemērs, ka ja ir runa par vecākiem, kuri ir uzzinājuši, ka viņa skolā varētu strādāt homoseksuāli orientēts skolotājs, vecāki, kuri ir gatavi cīnīties pret to, lai šāds cilvēks viņu bērniem neko nemācītu, var uzskatīt, ka viņiem ir vidēji smags pakāpes homofobija. Visbeidzot, kas attiecas uz vieglas pakāpes homofobiju, tad to es gribēju pieminēt atsevišķi, un man liekas, ka viens no klasiskākajiem piemēriem vieglas pakāpes homofobijai ir tas, ko var dzirdēt no ļoti daudziem cilvēkiem, ka prasot viņiem viedokli par homoseksualitāti, viņi saka, ka ļoti labi, katram ir tiesības savu personisko dzīvi, bet Dieva dēļ, lai viņi savu personisko dzīvi nepubliskē, lai viņi neiet praidos, lai viņi nepiesaka, ka viņi ir speciāli orientēti, jo galu galā, vai tad mēs sakam, tad lai arī viņi par to īpaši nerunā. Un es domāju, ka šis ir, manuprāt, ļoti izplatīts viedoklis, un tātad faktiski var teikt, ka vieglas pakāpes homofobija arī ir visnotaļ ļoti grūti pamanāma, un faktiski man domājot par vieglas pakāpes homofobiju, man nāk prātā viens mans paziņas un kolēģis stāsts, kad mēs runājam par homoseksualitāti. Viņa no sirds teica, ka viņai nav nekāda pretenzija. Un tad pēc pāris
pāris mēnešus pēc šī stāsta viņi atgriezās no kāda ārzemju brauciena. Iedomājieties, ko es redzēju. 2 vīrieši uz stūra skūpstīgās. Atklāti. Visu priekšā. Vai tas nav ārprāts? Un tad es pārdomāju, vai es gribu viņai atgādināt to sarunu, kas ir bijusi pirms pāris mēnešiem par katra tiesībām. Bet tad es sapratu, ka laikam labāk